Labdien jūs mājās! Šodien turpināsim runāt par ko? Par to, kā veidot stilizāciju. Un pārskatīsim visus tos materiālus, kas jums stilizācijas veidošanai ir doti. Un tātad mēs tā pavisam vienkārši tagad kopīgosim vienu materiālu un paskatīsimies, ko tad jūs no tā visa varat izmantot, lai veidot savu stilizāciju. Tātad, pirmām kārtām, jāiepazīstas ar šo prezentāciju. Uzdevums ir hromatisks, tas nozīmē krāsains. Dots 6 latviešu Ainavas vecmeistara Vilhelma Purvīša darbi. Tas nozīmē, ka mēs no šiem 6 varēsim izvēlēties vienu un veikt tā stilizāciju. Kas ir stilizācija? Tas ir vienkāršots zīmējums, gleznojums bez īpašas, precīzi detaļu izstrādes. Tad tā nav kopija, bet tas ir vienkāršots darbs, vienkāršot kompozīciju, kurā pārsvarā dominēs tādi lieli laukumi, ģeometriski laukumi, bez visiem tām detaļām un sīkumiem. Tehnika mums ir gošas krāsas un formāts A4. Pavisam vienkārši. Un lai tālāk mēs skatītos, tad mēs arī paskatīsimies. Šeit ir dots viens Vilhelma Purvīša darbs. Mēs varam izvēlēties, Vilhelmam Purvītim parasti ir tie ūdeņi ar tiem atspīdumiem, un tātad tie laukumi, kārtosies te gan rīz vai simetriski ap horizontu līniju. Otrs Vilhelma Purvīša darbs šoreiz uz kalniņu un tādām bērzu birstalām un māju, un atkal tas ūdens un sniegs. Un tad mēs šoreiz tos bērziņus tā neiezīmēsim, bet ieklāsim visu lielu laukumu, tāds kāds viņš te nāk, tāds brūnganīgi, tādos mazliet zeltainos toņos. Nepūlēsimies visas tās sīkās tērces ar visiem tiem sīkajiem sniegu pikučiem attēlot. Mēs šoreiz tā pa lielam, lielos laukumos. Trešais darbiņš, šoreiz tāds, vēla vasara vai agrs rudens, kad tiem bērziem tās lapas sāk, tikko sāk krāsoties. Vēl kaut kas ir tāds zaļgans palicis, bet tāds dzeltenīgi brūngans tonis jau parādās tajā lapojumā iekšā. Un, protams, mēs neiezīmēsim visus tos stumbriņus ar šiem te sīkajiem melnajiem tiem traipiņiem, kā jau bērzu stumbriem mēdz būt. Bet mēs paņemsim, ieliksim vienu laukumu, ieliksim šo te stumbru, ieliksim te otru laukumu, atkal stumbru, atkal laukumu ieliksim. Un šādā veidā laukumos mums tā stilizētā kompozīcija veidosies. Trešais darbiņš. Kā jūs paši noprotat, Vilhelmam Purvītim ir patikuši bērzi, un starp citu bērzus nemaz nav tik vienkārši un zīmēt, lai viņi nepaliktu tādi, teiksim, tādi salkani, pārspīlēti, izzīmēti. Ir jājūt, ka tas ir bērs, bet viņš nevar būt ar melno krāsu, visas tās strīpiņas izzīmētas. Jo dzīvē viņas nemaz tik melnas nav. Atkal kārtējo reizi centrā ūdens, tērces, traucs, vienalga kā viņš tur saucās, ar kūstošu pavasaru ūdeņiem, Redziet, šeit jau pat zilā krāsa parādās tajā ēnā iekšā, tad ir saulaina diena. Tuvojās mazliet vakara pusē, pēcpusdiena, kad tie slīpie saules stari jau paliek pavisam silti un tās gaismas iekrāso tāds ļoti silts, tas pavasarī varētu būt tā 4, 5, tādā skaidrā dienā. Un tad šīs te tērces sāk tecēt, ir plusos, un ēnas paliek tādas izteikti zilas. Šeit šoreiz nav līdz horizontam tas strauts, bet ir tāds kā dīķīts, bet ļoti īpatnējs debesis, tāds pelēcīgs zaļgans ar tādu pelēcīgu mazliet zilganu violetu toni. Un viņš tādiem
lāsumiem tur stēlējās, bet mēs varam to debesis ielikt vienā krāsā. Nu, varam izvēlēties vai nu šo krāsu. Un pārējo visu vienkāršos laukumos risināt. Nu, un, protams, ka tas, ko es rādīju, šeit jums ir tas darbiņš pats redzams, ir daudz silto toņu, atkal varētu būt, tiksim, tāda, nu, kaut kur uz 4:00, kad tie slīpie saules startā slīpi nāk un iekrāso to visu, kas ir saules pusē, tādos siltos toņos, sevišķi mēs šeit varam redzēt tur tās niedras, tāds ļoti izteikti oranžīgs būs viens laukums, šeit jau atspīdumā pavisam tāds sarkanīgi oranžīgs. Te būs tāds karmīni, pelēcīgi brūns tāds laukums, un tos bēru stumbrus mēs nemaz nepūlēsimies izzīmēt īpaši. Mēs neiedziļināsimies detaļās, bet mēs tā pa lieliem laukumiem. Nu, lūk, un ja mēs tā sākam meklēt tos laukumus ar kontūru palīdzību, tad mums tie laukumi iznāk šādi. Šeit būs tie bērs, ko es pieminēju. Te būs tā, redziet tā, gaišā debesis, kura nav balta, ja mēs tā skatāmies. Un te būs gaiši zilā debesis, un šeit būs tā tumšā ēna, redziet, kur viņa augšā ir. Un šeit būs nākošais tāds pats laukums otrā pusē, un šī būs tā tumšā ēna, un redziet, kur ir tā oranžā, ko es jau pieminēju, tā saules, tās kalmas, redziet, kur viņas ir. Un redziet, kur tas siltais atspīdums, un šeit tie bērzi atspīdēs, un šeit būs tā tumšā ēna. Nu, un tagad, kad mēs esam šādā te veidā ar zīmolu tās kontūras atraduši, tad mēs varam jaukt toņus un krāsot iekšā. Nu, protams, ka mēs pūlēsimies uz jaucamā papīra uzjaukt to toņu pēc iespējas tuvāku, un visu to laukumu iekrāsosim vienā krāsā. Redziet, kur tā tumšā ēna, šeit ir nākošā ēna, te tā ēna atspīd, šis tas gaišs oranžīgais, šis jau tas siltākais tonis, tie zilie debesu toņi, te atspīd kaut kas tajā strautā no tās zilās debesis, ja? Redziet, te viņš atspīd. Nu, un to visu mēs tā pūlēsimies, tā attēlot, parādīt, un pamēģināsim to visu, nu, ar krāsām uzjaukt atbilstošos tonīšus un iekrāsot iekšā. Nu, un ja mēs runājam par tām krāsām, tad tie krāsu toņi var būt ļoti dažādi. Un es tagad ņemšu, piemeklēšu dažādus toņus, jūs teiksiet, ka viņi ir vienādi, es teikšu, ka nemaz nav vienādi. Nu, un paskatīsimies, kādi mums te tie toņi veidojās. Bet tāpēc, lai mēs paskatītos par toņiem, mēs mazliet iziesim no prezentācijas ārā un pārtrauksim kopīgošanu, lai jūs varat mani redzēt. Un tagad sāksim skatīties. Tad, ja es parādu šo te toni, man teiks pelēks. Var jau būt, ka es teiktu, ka viņš ir pelēks. Bet arī šo jūs teiksiet, nu, ka ir pelēks. Un arī šis būs pelēks. Nu, ir taču pelēks. Un arī šī krāsiņa būs pelēka. Tikai, ka mēs šos pelēkos noliekam blakus, viņi nemaz neizskatās tik pelēki, jo viņi katrs ir savādāks. Un redziet, cik tie pelēkie var būt daudz un dažādi. Un viss viņi ir salīdzinoši gaiši toņi.
Un tad, ja mēs blakus šim pelēkam noliekam šādi, tad šis izskatās brūngans, un tas jau izskatās zaļgans. Un šim pie pelēkā ir mazliet pieaugts oranžais klāt, un šis jau paliek tāds, tāds brūns. Un šis ir, tāds izteikti pelēks varbūt. Un savukārt, ja mēs tā paņemam šo toni blakus šim tonim, tad šis izskatās jau zaļgans. Un redziet, tām krāsām ir tāda īpatnība, ka viņas mēdz šādā veidā mānīties. Jo viena krāsa, ja viņai noliek blakus citu krāsu, viņa izskatās mazliet savādāk. Un tās krāsas ir jāiemācās uzjaukt. Un būs tā katra krāsiņa atsevišķi. Savādāk. Un Vilhelms Purvīts ir lielisks meistars šim te krāsām. Viņam ir daudz un dažādi toni, un nevar vienu toni jaukt ar otru. Un es tagad atkal paņēmu divus toņus, noliku blakus, un katrs, būs mazliet savādāks. Redz, atkal. Un ja es paņemu šo toni, nolieku blakus šim tonim, viņi atšķirās. Šis ir daudz siltāks, tas ir daudz bēšīgāks. Un paņemsim šos toņus vēl klāt, ko es pirmīt rādīju. Mums vispār tā paleta veidojās ļoti raibā. Redziet, cik daudz dažādu toņu var uzjaukt. Un kādreiz māksliniekiem ir tā daudz jājauc tās krāsas, lai to īsto toni uzjaukt. Un viss viņi būs pelēcīgi, tikai katrs mazliet savādāk pelēcīgs. Šos te toņus bez baltās krāsas praktiski nevar uzjaukt. Ir vēl viena lieta, ja mēs tā skatāmies. Tad krāsas var jaukt, bet gaišumu un tumšumu krāsai piedod baltā vai melnākā. Un šie te divi toņi atšķirās pēc intensitātes. Šis ir gaišāks, te ir vairāk baltās krāsas klāt, šis ir tumšāks. Šeit ir vairāk tīras krāsas. Bet ja man vajadzēs ļoti, ļoti tumšu krāsu uzjaukt, protams, ka es jaukšu klāt melno. Te būs atkal dažādi tumšās krāsas toņi. Viens būs zilāks, viens būs violetāks, viens būs brūnāks, viens būs ļoti tumšs brūns, cits būs mazliet gaišāks brūns, cits būs mazliet violetīgāks, bet ja es salikšu kopā tos te, viņi atšķirsies. Redziet? Un šeit, ja mēs runājam par krāsām, tad mums ir jāņem vērā vēl viena lieta. Mēs aiziesim uz materiāliem, paskatīsimies. Un mēs tagad iesim iekšā, un es kopīgošu vēl vienu materiālu kopā ar jums. Tā saucamais Ostvalda krāsaplis. Dabā ir 3 pamatkrāsas – dzeltens, sarkans, zils. Ja sajaucam dzelteno ar sarkano, veidojās oranžs. Un viss šīs te pārējas formas no dzeltenā līdz dažādu veidu oranžie toņi, līdz sarkanajam. Ja sajaucam sarkano ar zilo, veidojās violets. Un šeit no sarkanā līdz zilam būs dažādi šie te violetie toņi pa vidu. Savukārt, ja sajaucam zilo ar dzelteno, veidojās zaļā krāsa. Un te būs no dzeltenā līdz zilam pa vidu šie te tonīši veidojās. Un pa vidu taisni zaļā. Ja mums vajag kādu krāsu izcelt, tad fonā mēs piejaucam mazliet klāt kaut ko no pretkrāsas. Piemēram, sarkanajam zaļā būs pretkrāsa. Oranžajam zilā pretkrāsa. Ja mums kaut kāda akcenta ir jāizceļ,
tad mēs fona krāsā pieaugsim mazliet siloklāt. Viņa būs mazliet vēsāka, bet viņa to akcentēto daļu viņa lieliski izcels. Nu, un šādā veidā visu laiku to krāsu apli jāpatur galvā. Savukārt, ja mums vajadzīgs tumšāks krāsas, tad mēs pie šīm te krāsām jaucam klāt melnu. Ja mums vajadzīgs gaišāks, mēs jaucam balto, līdz panākam gandrīz vai pilnīgi baltu, tādu ļoti gaišu toni. Nu, paskatīsimies, man te kāds ļoti gaišs tonis, varbūt, ka patrāpīs. Kurš tomēr nebūs balts, bet būs ļoti gaišs. Nu tā, kaut ko atradām, ko rādīt. Nu, lūk, viņš nav balts. Es varētu paņemt baltu papīra lapu, pielikt klāt, un viņa noteikti būtu baltāk. Viņš ir tonis, bet gandrīz balts. Un arī ar sniegu ir tā. Viņš var būt ļoti gaišs dzeltenīts saulītē, bet viņš noteikti nebūs balts. Viņš var būt ļoti izteikti gaišs dažādos toņos, bet te būs dažādi tie toņi. Viens ir dzeltenīgāks, viens ir mazliet silkanāks, viens ir tāds teveicīgāks, nu, un šim varbūt pat būt, nu, kā jautājums, pie kurā gaismoja mums liekas, varētu pat būt kaut kas mazliet tāds, nu, mazliet zaļkans klāt, bet ļoti maz. Nu, lūk, cik dažādi toņi var būt. Nu, un šoreiz tas uzdevums ir iemācīties tos toņus jaukt, pūlēties maksimāli tos laukumus iekrāsot atbilstoši toņiem. Nu, un tālāk skatīsimies tālāk to mūsu pašu prezentāciju. Un tad, kad mēs esam visus šos laukumus izpildījuši, mēs tagad varētu arī paskatīties. Viņš mums neļauj tā. Tad tā, ja mēs tā ļoti sīki smalki skatītos to prezentāciju, tad, ja mazos attēlos, nu viņi daudz neatšķirtos šis attēls no šī. Tikai šeit ir ļoti vienkāršots, un galvenokārt ir bijis treniņš toņu uzjaukšanā. Nu, un nākošo darbiņu, ja mēs skatāmies, tad ir gluži tas pats. Te ir daudz dažādu toņu, un novienkāršojot šoreiz zili zaļā, vēsā krāsu kolorītā vai krāsu gammā. Un te pie tā zila zaļā mazliet brūnais tiek jaukts klot un veidojās tāds īpatnējs tāds, nu, tāds tonis. Varētu, protams, mēs kaut ko tādu arī atrast starp tiem toņiem, ja mēs tā daudz skatītu, ja? Nu, šeit būs kaut kas tajā tumšākajās vietās, kas. Šeit jau būs kaut kas no tām gaišākajām, tām zilajām vietām. Kaut kur arī sniegs tāds varētu būt. Nu, es, protams, novienkāršoju to zīmējumu. Redziet, bērnu stumbri un šeit te laukumi. Un es šeit to koku malā esmu vispār kā kvadrātu iezīmējis, kā taisnstūri iezīmējis iekšā. Un šeit ir tas strauts, kas tek. Tam sniegam divi dažādi toņi. Un tagad man atliek tikai izkrāsot. Un tagad, ja es tā paskatītos tādas maziņas tās ikaunas, samazināt. Tad, ejot atpakaļ, redziet,
Viņš daudz arī nemaz neatšķirās. Un mums kļūst nepārprotams skaidrs, ka šī ir tieši tā kompozīcija. Nu tā, es vēlējos, lai jūs paskatieties, lai jūs zinat, ka eksistē Ostvalda krāsa aplis, kurš ir internetā atrodams, un viņu var izmantot tad, kad jauc krāsas. Nu, un lai jūs šo stilizāciju izpildītu, nu, jūs varat izmantot tos Vilhelma Purvīša darbus, kas jums tur ir doti, un varat arī izmantot kādu no maniem paraugiem. Bet tikai nevis datorā, bet ar roku krāsots. Un atcerieties, lai uzjauktu šos toņus, un jums šoreiz uzdevums ir uzjaukt maksimāli precīzi tos toņus, nu tad būs vajadzīga baltā krāsa. Bez viņas nu nekādīgi iztikt nevarēja. Jo tās gaišos toņus ar melno, diemžēl, uzjaukt nevar. Un ja es ņemu tīras krāsas no trauciņa, viņas būs, nu noteikti. Ar tīrām krāsām man sanāks. Strauts man sanāks. Bet es noteikti nevarēšu ne debesis, ne sniegu iekrāsot. Nu, lūk tā. Šoreiz tāds tas uzdevums ir. Es ceru, ka jūs sapratāt, kas ir uzdots. Ierakstu, protams, video es ievietošu, un jūs varēsiet, ja nepieciešams, noskatīties. Nu, un par to, kas man aizmugurē, par to mēs izrunājam tiešajā veidā. Tas uz mācību vielu neatiecās. Tā ir interesanta piedeva, lai stunda būtu interesanta. Un kas man nepiedalījās stundā, tie varēs nākošā reize jau uzdot papildus jautājumu, kas tie tādi man aiz muguras ir. Uz redzēšanos! Lai jums jauka nedēļa līdz nākošajai otrdienai!